mēs tiekamies vismaz vienu reizi pirms katra lēmuma. Tiekamies. Tieši, jā. Šeit tad izmantojam saraksti. Ir pat gadījies arī Skype'ā saslēgties visiem grupām. Teiksim tā, ka spēles sākumā mēs noteicām, izlozējām grupas vadītāju, kurš tā kā ir organizēja visas gan tikšanās, gan arī informācijas apmaiņu un tā, un tad Līga izvilka laimīgo lozi. Un tad tā arī ir, ka mēs diezgan bieži tiekamies pēdējā laikā. Tikšanās aizņem kādas 2 stundas vidēji, ja? Nu, pusotru stundu aptuveni. Tad vēl pie modeļa, nu, vēl kādas 5-6 stundas. Pa brīvdienu. Un nevar pateikt, cik katrs individuāli patērēt laiku, lai salotu to nozares specifiku izpētīt, bet nu, kopumā mēs kaut kādu stundu, pusotru, 2 stundas aptuveni nedēļā kopā sanāk un diskutējam. Mums ir sadalīts lomas. Sākumā mēs sadalījām lomas, bet tā teikt laika gaitā tomēr visi viens otra tēma ir vairāk vai mazāk apgūša un spēj komunicēt un pievienot to vērtību katrā jautājumā. Un par to tikšanās intensitāti sākumā mēs tikāmies ļoti bieži. Katru dienu gandrīz. Katru dienu. Un arī brīvdienās. Brīvdienās, jā, no rītiem agri vēl vakaros. Ēdam šeit un... Katram, nu, teiksim tā, nevarētu teikt, ka mēs esam ļoti sadalījuši sfēras, bet principā mēs visi esam informēti par to, kas notiek, un, kā jūs redzēt, lēmumus pieņemam kopīgi. Ja kādam ir būtiski iebildumi, tad, protams, mēs viņus pārspriežam komandas iekšienē. Pirmā reize bija pati grūtākā, laikietilpīgākā, jāsaka tā. Tad mēs strādājām pie savu maģiskā Exceļa uzbūves. Un vienkārši, lai saprastu, kas tad ir tajā, kas ir tā tirgus situācija, kas ir tie produkti, ko mēs ražojam, un cik viņi ir efektīvi un ar kādiem uzcenojumiem un tā tālāk. Tas aizņem daudz laika. Bet tas ir kā katru pirmo reizi, kad ir jāpieņem jauna stratēģija. Bet tālāk jau vienkārši bija jautājums par to, vai mēs pieturamies pie esošās, vai mēs domājam kaut ko jaunu. Un, jā, mēs pārsvarā, mums ir sanācis pieturēties pie esošās stratēģijas, un tā kā līdz ar to arī tas nākošajos lēmumos neprasīja daudz laika. Un kā pieredze rāda, ilgāk ir pirmais, pēc tam droši vien laika ziņā ir pēdējais lēmums, un tad pa vidu tad ir pa vidu kaut kā.